Vasara ir Latvijas regbija karstākais, notikumiem bagātākais laiks, un tāpēc regbija klubs Livonija izlēma izveidot tādu raidījumu sarunām par un ap regbiju, sauksim to par Latvijas regbijas sarunām. Par regbija aktualitātēm un Latvijas regbija virzību šajā regbija savdabīgā podkāstā aprunāšos ar diviem ovālās bumbas pasaules cilvēkiem. Viens no galvenajiem Latvijas regbija atbalstītājiem un pats bijušais regbists kopā ar Vigo Valdovu izveidojis šo regbija klubu Livoniju, Jānis Zumens. Sveiks! Čau! Un Latvijas regbija šī brīža ceļa galvenais rādītājs un vienkārši Latvijas regbija federācijas prezidents Kārlsens. Sveiks! Sveiks! Kungi, sākumā tad, lai nedaudz iekustināsim sarunu, kad paši pēdējo reizi uzspēlējāt ovālo bumbu? Nu, ja man tagad ir 46, es domāju, pēdējo reizi... Iepriekšējo? Iepriekšējo, jā, ne pēdējo, iespējams, jā, tāda spēle nav bijusi. Pirms gadiem 8, 9. Un kā bija? Nu, bija ļoti interesants sajūtas nākamajā dienā. Kauli? Nu, bija tāda sajūta. Visi mēs zinām, ko nozīmē muskuļu sāpes pēc treniņa un tādas lietas, bet ja tu mosties no tā, ka tev grūti ieelpot, nu, tad laikam ir izdarīts kaut kas ļoti ekstravagants un ļoti īpašs, jā. Kāro? Pirms 2 gadiem, bet es tajā brīdī, manuprāt, vēl nebija vēl Latvijas regbija federācijas prezidents, bija tikai ģenerālsekretārs. Un tad mūsu slavenais Uldis Bautris ar savu komandu, viņš jau nevienu neatstāja nepamanīt. Un tad viņš piedāvāja, kad nav kas spēlē, nāc uzspēlē septītniekā. Un tad Baldonē pirms 2 gadiem. Septītniekā? Septītniekā. Kur ātrumi lielāki nekā? Kur ātrumi lielāki. Man arī likās, ka es pats esmu ātrāks, bet nebija tik slikti, bet tas viss beidzās ar salauztu roku. Bet neveiksmīgi. Ja man jāsaka, tad Latvijas, vismaz savā, cik es spēlējis regbiju, tad nopietnu traumu nav bijuši tādu, ja vienīgi neskaita tur Latvijas olimpiādē finālā, kas bija aizputē. Tur gan man negāja tik labi, kā gribētos, bet pirms 2 gadi Latvijas čempionāta posmā. Tad varbūt veterānos uzspēlējat viens pret otru? 35 plus, drīz būs 45 plus. Ko? Nu, gan jau. Varbūt tiekties laukumā? Jā, noteikti arī tiksimies, es domāju, agri vai vēl. Ko? Nē, ir jau šobrīd Eiropā ļoti populāras šīs veterānu spēles, 35 plus, 45 plus. Vairāk tur gan spēlē tādu regbiju, 13 regbiju 10 un satiekās puiši pat 60 gadu vecumā un turpina spēlēt, tāpēc, cerēsim, ka mūsu pēdējā spēle nav nospēlēta. Starp citu, kā ar veterānu kustību ir, ja mēs tā uzreiz pieskaramies lielajai bildei par regbiju. Agrāk, es atceros, bija ļoti populārs īpaši beach regbijā. Čaļi savācās kopā, uzspēlēja veterāni, bet bija arī tādas veterānu 1-2 sabraukumu sezonas laikā. Kā šobrīd ir ar to veterānu regbiju? Varbūt tad es varu atbildēt. Droši visticamākais, jā. Veterāniem šobrīd vēl Rihards Grimarks vēl organizē veterānu beach turnīru, kurš tas turnīrs sanāk, dažreiz atbrauc lietuviešu brāļi un kaut kas viņam tur veidojās un vēl kaut ko tie puiši sanāk kopā spēlēt tajā pludmales regbijā. Ja man jāsaka ir vispār par veterānu kustību kā tādu, es domāju, ka mums tie veterāni ir tādi pasīvāki, ja, un tas regbijs ir tāds sporta veids, kurā vajadzīga tomēr, manuprāt, ir tā fiziskā sagatavotība, lai tu viņu ietu un spēlētu. Jā, mēs varam atcerēties pirms kaut kāda laika, ka tur bija regbija jubilejas lielāks, tad satikās veterānu komandas viena pret otriem uzspēlē tādā fana līmenī, bet šobrīd pēdējos 2 gadus nekas 3 nav organizēts šajā sakarā. Te man jāsaka līdzīgi, ka vienā no olimpiskās un kustības diskusijām ar Zinti Ekmani, kad pie IZM un Sporta federācija padomas kritērijiem tika pieminēts tas, kad vajadzīgs ir veterānu sporta veids, tad viņš pateica, ka viņa pēdējās veterānu spēles beidzās ar 4 norautām ahilēs cīpslām. Ir sporta veidi, kur tu vari spēlēt veterānu līmenī, un ir sporta veidi, kur tu vienkārši kā veterāns izbaudi to un skaties. Kā, Jāni, tev liekas no malas, tas veterānu regbijs mums tā lēnām izzūd? Vai? Man ir grūti komentēt, vai viņš izzūd vai neizzūd. Livonijas klubs ir dibināts pirms 16 gadiem. Livonijas klubā kā tādā labi ir 4 veterāni vai 5. Ja? Sākot ar Vigo Valdo senioru, turpinot ar Nikolai Peķūņinu. Ja?
Viņi nevar nosaukt pa veterānu, man tā liekas. Nē, nu, Pēc gadiem, jā. Cilvēks savos gandrīz 60 gados viņš vēl iemanās uzspēlēt ar jauniem čaļiem. Pavisam noteikti tas ir ļoti atzīstams sniegums. Tāpēc man ir grūti komentēt par veterānu kustību regbija klubā Livonija. Pats būdams veterāns, man nekur uz veterānu spēlēm neaicina, tāpēc es nevaru novērot īstenībā, ka šī kustība būtu ļoti aktīva, bet pavisam noteikti tas, ko Kārs pieminējis, ja, es redzu, dzirdu, saņemam arī aicinājumus veterānu turnīros piedalīties. Tāpēc es domāju, agri vai vēl, tas viss ir atkarīgs tikai vienīgi no pašiem organizētājiem, entuziastiem, kas grib to kustību tā kā virzīt uz priekšu un attīstīt. Jau pieminēju Pitonu, tad Latvijas regbija Jaromīrs Jāgars visnotaļ un vēl augstākā latiņā. Tā kā īpaši sveiciens Pitonam un tā turpināt un vēl uzspēlēt pāris sezonas pie jaunajiem. Un iedot jaunajiem normāli pieredzīt un jaunie redzēs, paskaties, ka 60 gadīgais man var noskriet, nu, tad būs iemesls. Unikāls gadījums, vai ne, Kār? Es domāju, ka jā. Nu, un jā, neaizmirstam arī to, ka tas ir... regbijam. Savā ziņā, jā, nu mēs arī varam paskatīties to, kad vēl gadu atpakaļ vai divus Uldis Bauters arī izgāja Latvijas čempionāta spēlē. Nu, vai tas ir tas, uz ko Latvijas regbijam vajadzētu iet? Es domāju, ka nē. Jo arī tad, kad mēs skatāmies uz Latvijas izlases kontekstā un šiem, nu jau teiksim tā, 40 plus spēlētājiem, ja, kuriem ir grūti aiziet no Latvijas regbija, bet, nu, kad mums vajag tos jaunos tomēr vietā, mums vajag vairāk par to īstenībā domāt nekā cik ilgi spēlēs tas vai šis veterāns Latvijas izlasē. Ok, tad jau lēnām pārējām pie Latvijas regbija aktualitātēm ieskicēja, ka pirmās problēmas veterānu sports un jauniešu trūkums, gan jau arī sarunas gaitā. Bet sāksim ar notikumu, kas vasaras karstumā palika daudzu šo lielo sporta notikumu ēnā. Latvijas regbija 7 izlases patīkami pārsteidza Eiropas 2. pēc spēka trofiju divīzijā. Un nebija tālu, lai arī tiktu uz augstāko līgu šo championship, jā, kā viņi saucās, tā līga. Championship. Jā, uzvar pirmajā posmā, 2. posmā, diemžēl 5. netikām tajā pusfināls būtu garantējis vietu, jā? Jā. Abiem emocijas, tas bija kā zibens spēriens no skaidrām debesīm, patīkams zibens spēriens, vasaras svaiguma. Ir izskaidrojums racionāls. Teiks? Nu, ņemot vērā to, ka es esmu vadījis septītnieku izlasi 14. 15. gadā, kad esam kvalificējušies, kad bijām uzaicināti uz olimpisko kvalifikāciju, pateicoties saviem rezultātiem. Skaidrs ir viens. Es domāju, ka Latvijas regbija 7 izlase pavisam noteikti. Viņa var spēlēt championship līmenī. Un skaidrs, ka mums būs ļoti grūti konkurēt ar pirmajām 6, 8 blicēm, bet ierindoties starp 8 un 12 vietu Eiropā, tas ir absolūti iespējams un absolūti normāli. Un es domāju, ka ar normālu treniņu procesu, ar normālu komandas darbu, ar normālu menedžmentu un labu treneri vai treneru štābu, nosauksim to tā, tas ir absolūti iespējams. Diemžēl, es domāju, sākot ar kādu gadu 16, 17, līdz pat pagājušajam gadam, nav bijusi tāda iespēja vietējiem spēlētājiem, sapulcējoties izlases rindās, strādāt kvalitatīvā treniņu procesā ar profesionāliem treneriem un ar profesionālu menedžmentu. Attiecīgi dotajā brīdī panākuma atslēga vai galvenais mehāniķis, kas ir Žans-Baptists Bruzuljē, dara ļoti labu darbu. Viņš šos puišus sagatavo ne tikai fiziski, ne tikai tehniski, bet arī mentāli un apvieno viņus kopā. Kā rezultātā veidojas rezultāts. Piebildu tādu, kad pieminēja olimpisko kvalifikāciju. Ja es nemaldos, Latvijas regbija izlase bija tā komanda, kura no Latvijas vispār visu sporta spēļu komandām tika vis tālāk līdz olimpiskajai kvalifikācijai un palika pēdējā no vasaras komandām, kura zaudēja cerības. Diemžēl, bet tā bija. Bet savā ziņā jāsaka, tas ir tas plus, ka mēs vispār esam tik tālu tikuši un ir bijusi tāda iespēja gan šiem puišiem, kas spēlēja tajā brīdī Latvijas izlasē, gan arī tiem, kuri jau pēc tāda grūta perioda, ko Jānis teica jau no kopš 16. gada, kur nav bijusi šāda izaugsme, un tie ir tie paši spēlētāji. Tie ir tie paši spēlētāji, tikai jautājums, kas viņus diriģē. Ok, diriģents Žans-Baptists Bruzuljē.
patiešām ir izveidojušies sinerģija, baigi labā un veidojuši šī atmosfēra, ko arī Jānis jau teica, ka arī mentālo gatavību, kas ir ļoti svarīgi, starp citu, mūsdienās. Es domāju, ka mums Latvijas regbijam ar šo treneri un ar to, ka viņa vecais tēvs ir no Latvijas, ir ļoti, ļoti paveicies. Dažreiz es, protams, skatos uz to, ka tas ir tā kā aklēvistai. Tas grauds, bet lietas notiek tad, kad ir kaut kas labs, tad kaut kas arī atnāk labs. Un tas cilvēks ar šo enerģiju, kādu viņš ienāca Latvijas izlasē un kā puiši viņu pieņēma, jo tas sākās ne jau ar septītnieku, tas sākās tad, kad mēs vispār uzzinājām caur Gariju, kas ir Latvijas izlases bijušais 15-nieku treneris Anglijā, ka šāds puisis vispār ir. Viņš tika uzaicināts ierasties uz spēli, kur mēs spēlējām 15-nieku pret Čehijas izlasi. Tad kaut kā tā regbija saime sajuta šo te, vismaz tie spēlētāji sajuta, kad ir cilvēks, kuram tas sāk rūpēt. Un tad notiek šī te kultūras maiņa, ja, kurā tu sāc domāt profesionālāk, attiekties profesionālāk, un kurā tev visu laiku ir tāds enerģijas cilvēks blakus, kurš ir dzīvojis visu savu dzīvi kā regbists, kurš no 11 gadiem vienmēr ir gribējis būt par profesionālu regbistu, kuram tā profesionālā karjera ir izvērtusies daudz un dažādi, gan augšā, gan lejā. Un tas, manuprāt, ir tas trenera darbs, un tam mūsu latviešu laikam sportistam bieži vien mēs te piesaucam, ka ir vajadzīgs kanādietis, ir vajadzīgs itālis vai vēl kas, lai tie mūsu puiši parādītu to savu potenciālu. Skatītos no malas arī. Un skatītos no malas, jā, jo katrs jau pagājušajā gadā katrs gribēja spēlēt ar viņu kopā, un viņš arī pats gribēja, un vēl joprojām grib nospēlēt Latvijas izlasē, viņam tāda iespēja arī ir. Nu, skatīsies, ko atnesīs šis rudens 15-niekā, un tāpēc visu to saliekot kopā, jā, ir kaut kur kaut kas neizdevās, cerējām, bet es domāju, ka jau iepriekšējā gada rezultāts bija es negribētu teikt, ka bija pagājušā gada rezultāts bija likumsakarīgs. Tas, ka sākām veidot pagājušajā gadā un ar pārliecību šiem, es teikšu, mūsu regbistiem, sportistiem sāk augt, tas arī noveda pie šī gada rezultāta, ka viņi sāka ticēt tam, ko viņi var izdarīt. Tad ir jāmaina šī te, domāšana, es nezinu. Paskatīsimies hokeja izlases, paskatīsimies basketbolu izlases, nomainās tā it kā psiholoģiskā domāšana, pieeja visam, un pēc gadiem nāk. Latvijas regbijā tagad ir mazās vēsmiņas pēc šiem te visiem Covid un Bardaka gadiem. Ir savi plusi, ir savi mīnusi. Tāpēc mēs varam priecāties par to, ka ir treneris ar konkrētu struktūru, kā izlasē ir jāstrādā, lai sasniegtu rezultātu, bet te pašā laikā mums trūkst spēlētāji, kuri varētu nodrošināt līdzvērtīgu konkurenci šai izlasē. Tāpēc vēsmas viņas ir, bet ir skaidri un gaiši jāsaprot, kā šīs vēsmas noturēt, lai pēc gada, 2, 3, 5, lai izlase varētu spēlēt vēl kvalitīvāk, vēl jaudīgāk un vēl rezultīvāk. Jo, ja tā pavisam atklāti paskatās, kas notiekās Latvijas regbijā, tad mēs redzam to, ka lielie klubi, nesauksim pagaidām viņu nosaukums, ja, vai vārdus, viņi nedara pietiekoši daudz darba un nav pietiekoši aktīvi, lai strādātu ar jauniešiem, lai turpinātu attīstīt savu klubu rādījus un tā tālāk un tā projām. Tāpēc, jā, vēsmas viennozīmīgi ir. Pieskarsimies vēlāk jau šai tēmai arī. Latvijas regbija neapstrīdamais panākumu etalons 93. gads pasaules kausa regbijā 7 tieši šajā, un šī fontu jau arī ieminējies. Tu domā, patiešām mēs varētu noturēties, cik tur ir augšējā 11 komandas? Vai 12, jā, 12 komandas. Mēs turētos tajā elites divīzijā un nebūtu starp to 10. 12. vietu, kuras krīt? Krīt ārā 2, 11. 12. Es domāju, ka es pietiekoši daudz zinu mūsu regbija sportistus un esmu redzējis pietiekoši daudz čaļus, kuri ir pamēģinājuši regbiju. Nav nekāds noslēpums, latviešiem ir ļoti labs gēns.
fizioloģiskais. Un septītnieks pēc savas būtības, viņš ir kļuvis ārkārtīgi atletisks pēc savas būtības. Tātad strādājot ar labu treneri, vismaz 2-3 gadu šķērsgriezumā, var ļoti ātri sasniegt Eiropas līmeņa rezultātus. Un esmu vairāk nekā pārliecināts, ka nokļūstot čempionšipā ar jaunu perspektīvu, tehniski labu un fiziski sagatavotu komandu, mēs varam pilnīgi mierīgi atrasties ar to 8. un 12. vietu. Jāņem vērā to, ka septītnieks tā vai savādāk, tas ir ļoti ātrs sporta veids, ļoti ātra spēle, un skaidrs, ka notiekās vairāk kaut kādu nosauksim to tā, negaidītu rezultātu nekā lielajā 15. Tāpēc ar konkrētām izstrādātām stratēģijām uz konkrētu spēli un tā tālāk var arī stipri interesantāk pārsteigt konkurentus. Ja? Tāpat kā arī piemēram Latvijas izlase, kura bija viena no favorītiem Budapeštā, viņa paklupa ceturtdaļfinālā. Attiecīgi, tu paklupi ceturtdaļfinālā un tu vairs nevar cīnīties par pusfinālu. Tāpēc pietikt Latvijai nosacīt no tām 2 kārtām augstākajā divīzijā, ja, kvalificēties ceturtdaļfinālam un tur izsist kādu no favorītiem, kā tu uzreiz jau nogarantēsi sev visu gadu atrasties īstenā konkrētajā divīzijā. Karu, ko Latvijas regbijas 7 izlase izdarīja? Kas bija tas? Viens ir treneris, Žans Baptists Burzovie, Ko viņam izdevās atrast taktiski, čaļi bija ļoti labā formā. Kas notika? Ja man prasa... Īpaši pirmajā turnīrā. Es teiktu tā, ka pirmais turnīrs aizgāja uz tieši tām pašām emocijām, kā mēs pabeidzām pagājušo gadu Budapeštu. Kāpēc mēs pagājušā gadā pirmajā posmā paklupām, treneris tikko kā bija sācis strādāt, vēl īsti tā kā puiši nezināja, ko no viņa sagaidīt, kā tam visam gatavoties. Apmeklējums arī bija tāds, tā nāku, tā nenāku. Šogad jau puišas piegāja šim sagatavošanās procesam daudz atbildīgāk un daudz nopietnāk. Es domāju, ka pat lielākā daļa, 80 vai pat 90% no šiem spēlētājiem bija kārtīgi pastrādājuši arī individuāli ziemā. Viņi zināja, uz ko viņi iet, un arī visas starpsezonas laikā treneris ar viņiem uzturēja šo kontaktu. Ko tu dari, kāpēc tu dari, kā mēs darām, ko mēs gribam, un veidojot šo attieksmi, tad arī mēs pārnesām to uz šī gada pirmo posmu. Ja man jāsaka, es domāju, ka fiziski mēs bijām gatavi pirmajā posmā, bet es domāju, vismaz tā mana sajūta, mēs īsti nebijām taktiski gatavi otrajam posmam. Un komandas, pret kurām mēs spēlējām, viņi zināja mūsu stiprās puses. Tas jau līdzīgi tā kā jebkurā sporta veidā. Mēs nemācējām, vai mums tas stils vai spēle neiedeva šajā gadījumā to, ko mēs cerējām. Un šie spēlētāji, kuri mums bija atslēgas spēlētāji, tik ātri sašņorēti un pārējie, dancojot viņiem, ja tā var teikt, līdzi, nespēja izdarīt maksimālo, bet tas ir kopējā. Tās ir tās mācības stundas, rūgtās, kurās jāmācās. Jā, vienā vārdā pieredzīts. Tā ir tā pieredzīta. Bet, ja runājam, jau izskatēja par to, ka vajag materiālu nākamām paudzēm, Latvijas U18 izlase debitējusi Eiropas čempionātā, arī nozīmīgs fakts. Jā, priekšpēdējie, bet Eiropas regbijā 11. vieta, tad tādā ziņā no tās skata punkta pēc vietas tas ir vērā ņemams. Aug jaunā paudze šajā septītniekā vismaz. Pēc tam pieskarsimies lielajam. Gan jā, gan nē. Atkal gan jā, gan nē. Jūtas ir dalītas. Mēs redzam to, ka pavisam noteikti bērnu sportā dotajā brīdī ir vairāk komandas, kā bija pirms gadiem 4, 5, 6. Jautājums, kas notiekās, tas retoriskais jautājums, kas laikam skar pilnīgi visus sporta veidus. Kas notiekās ar tiem bērniem, kad viņiem paliek 18 gadi, kad viņi pabeidz 12. klasi? Ja? Jo tur notiekās īstenībā pati galvenā atlase. Attiecīgi, ja konkrētā sporta veida vadība, ja konkrētie sporta klubi, ja viņi spēja nomotivēt tos bērnus, palikt šajā konkrētajā sporta veidā, es domāju, tam ir ļoti labi iespēja attīstīties tālāk un virzīties uz rezultātu. Bet mēs skaidri un gaiši redzam pirmā kārtām,
ir jābūt plašāk pārstāvētiem grupām, sākot ar 10 gadu līdz 18 gadiem, un jābūt ārkārtīgi interesantam burkānam vai motivācijai, kāpēc tam jaunietim dotajā brīdī, kurš nosacīt spēlē vai Rīgā, vai Jelgavā, vai Baldonē, kāpēc, lai viņš nepamet šo sporta veidu, aizjot mācīties augstskolā vai sākot draudzēties ar meiteni vai izvēlēties citas prioritātes dzīvē. Tāpēc atkal gēns ir ļoti labs, bet ar viņu ir jāstrādā. Livonijā dotajā brīdī mēs redzam divus ārkārtīgi perspektīvus jauniešus. Es domāju, ka pietiekoši skaļi viņi pieteikuši sevi. Tas ir Glebs Vorobjovs un Ruslans Sosnars. No 15, 16 gadu vecuma tie puikas ir pietiekoši jaudīgi. Esam aizsūtījuši viņus pagājušajā gadā pastažēties kopā ar Dāvidu Židelu uz Gruziju pie mūsu sadarbības partnera Gruzijas trenera. Viņi ir vēl pielikuši klāt. Attiecīgi mēs klubā darām visu iespējamo, lai tos puišus nomotivētu palikt regbijā. Es domāju, ka tas arī izdosies. Jā, Livonijas treneris jau piebildījuši sezonas sākumā teica, ka čeļi atbraukuši tie ir bezmazliet gandrīz citi čeļi, bet ka var redzēt, tas īsais devis rezultātu. Viņi 17, 18 gados viņi pilnvērtīgi var spēlēt ar večiem. Kas, protams, īstenībā ir ārkārtīgi labs rezultāts. Ja, ja mēs varētu tādus puišus, tādus trīniekus pareizināt reiz 4, reiz 5, tad jau pats saprot, ka arī 18 blicējiem būtu pavisam cita aršana. Okay. Par U18 izlasi arī īsts komentārs, kā tu tur skaties, un tad uzreiz papildus pārējot pieminēja burkānu. Tātad dārs ir jākopja, lai tie burkāni izaugtu un tiem regbistiem iedot. Un kā notiek regbija federācijā šis darbs ar dārziņa rušināšanu, nezāļu izraušanu un to burkānu labu sagatavošanu, vai ir, kur regbistiem tiekties pēc tā burkāna? Mazs komentārs par U18. Jā, es domāju, ka pirmais atkal nopelns savā ziņā ir trenerim, Elmāram Šefanovskim, jo tas, ko viņš ir panācis gan savā klubā Baldonē, gan arī Latvijas izlasē, redzot šo te Latvijas lielās izlases, Žanbaptistu devumu, viņš to mēģina pārnest arī mūsu jauniešiem. Iedot līdzīgas vērtības, iedot līdzīgu motivāciju, sakārtotus treniņus, pārmantojamība. Jā, respektīvi, ka mēs katrs zinām, ko mēs darām, un arī mums šajā sagatavošanas procesā arī šie U18 jaunieši trenējās kopā ar lielajiem, un tad kaut kādā brīdī viņi tika nošķirti, bet es domāju, ka labas U18 izlases mums ir konsekventi. Kādā brīdī var būt labāks rezultāts, kādā var būt sliktāks rezultāts, bet es domāju, ka ļoti lielu nopelnu tiešām iedeva 4-5 puiši, kas jau pagājušo gadu spēlēja U18 izlasē un izcīnīja šo vietu spēlēt Championship divīzijā. Tad, ja man jāsaka, kā mums tur gāja, protams, ka tas galvenā doma bija, ka tas katram ir jāizbauda. Tādas iespējas ir maz. Un tiem puiši, kas gāja un spēlēja, protams, ka mums kā Elmāram, kā trenerim, tajā brīdī es arī biju kā menedžers, mums motivējot viņus, mēs viņu nomotivējam, bet tu saproti, ka viņš vēl sev pats netic. Viņš iet uz tā laukumu, viņš mēģina darīt, ko viņš it kā, bet tas pretinieks cits. Ja arī spēle pret Franciju, 44, manuprāt, 0 mums tur beidzās, bet un tad likās nekas, tas pirmais, tas ir kumos rapēs, tad jau tur mums nāks Čehi, tad mums tur Beļģi, bet arī ar tiem mēs netikām galīgi. Mēs noturējāmies kaut kādu mazu brītiņu un viss, bet mums, protams, dramatiski izvērtās Rumānijas spēle, kur laika apstākļi nebija sabiedrotie nevienai, ne otrai komandai, bet jā, mēs zaudējām 5-8
un ļoti apšaubāmi galvenā tiesneša. Es gan nekad cenšos nekritizēt galvenos tiesnešus, bet tur, manuprāt, bija lēmumi, kas nebija saprotami nevienam, ne otram. Cerēsim, ka Eiropas Regbija federācija šos podkāstus neklausās un tev arī neiekniepšu. Nē, es arī pēc tam runāju ar tiem, kas vada tos tiesnešus. Es teicu, ka tā nevar. Ka ir jāņem vērā to, ka tās ir spēles par palikšanu grupā un tās ir tās svarīgās spēles, kur tev ir maksimāli jānodrošina tie tiesnešu kvalitāti. Bet, diemžēl, tas tā nebija. Neko. Nākamgad atkal iespēja. Un par to dārziņu ar tiem burkāniem? Par to dārziņu ar tiem burkāniem mēs katru gadu mēģinām izdomāt kaut kādas bonusu sistēmas, lai vienam ir labāk, lai kāds saņem kaut ko vairāk, tāpēc, kad ir konkrētas vispār izveidota kluba piramīda. Bet, ja mēs tā paskatāmies, mums ir bērnu un jauniešu komandas, tad mums ir 3-4 klubi, kas spēlē pieaugušo sacensībās, bet tāda pamatīga sistēma laikam ir palikusi vai ir tikai vienam regbija klubam. Ja? Un tas ir regbija klubs Livonija, kur viņi mēģina šīs lietas darīt no apakšas līdz pat augšai, un tad arī ir šie puiši, kuri redz kaut kādu motivāciju. Man, protams, kā federācijas prezidentam gribētos, lai visiem 4, 5, 6 lielajiem, kas piedalās Latvijas čempionāta sacensībās, ir šī piramīda, bet tā tas nav. Un izdomāt tādus burkānus, kad tas ir sarežģīts. Jāravē, jālaist. Tas ir jāravē un jālaist. Ir darbs priekšā pamatīgs. Okay. Slēdzam Regbiju 7 ciet. Regbijs 15 un pārējiem tas laikam tāda sāpīgākā tēma nekā papriecājāmies par skaistām uzvarām tā tālāk. Un es uzreiz kā tāds, arī kā žurnālists gribētu izmantot iespēju noskaidrot vienu lietu. Regbija 15. Latvijas čempionāta regulārā sezona izrādās iet uz beigām. Īsti par to Regbija 15 tā nav dzirdēts. Es iegāju mājaslapā Regbija federācijas, mēģināju atrast rezultātus, turnīra tabulu. Kur tad mēs esam šobrīd? Es zinu, ka rītā ir spēle. Šobrīd mēs ierakstām 19. datumā, 20. datumā ir Latvijas klasika. Bet arī po Latvijas klasiku es neko nedzirdu. Tātad Livonija pret Miesniekiem. Ja? Tāds diezgan bēdīgs skats iegāja pie rezultāti. 2022. gads kaut kāds. Kas notiek ar šo regbiju atspoguļošanu pašos pamatos? Bēdīgi. Es piekrītu, ka ir bēdīgi. Tajā brīdī, kad mēs apzināmies, ka mūsu budžets ir gandrīz uz 2 reizēm mazāks nekā katru iepriekšējo gadu saistībā ar sporta finansēšanas struktūras. Es nepiekritīšu. 300 000 šogad ir regbija budžets. Pagājušo gadu bija vismaz pagājušo gadu bija 300 000, iepriekšējos gadus bija pirms 10 gadiem 200 000. Tā kā nav samazinājums, nevajag. Ir būtisks, kur mēs varam tērēt un kur mēs nevaram tērēt. Tā ir nians, ok, bet finansiāli tādā ziņā nav samazinājums. Tur es pārskatījos. Un tad sanāk tā, ka, diemžēl, tādu brīvprātīgo cilvēku mums ir ļoti maz. Un tie, kas ir tie entuziasti, kas kaut ko nāk un dara, visiem ir jāmaksā naudiņa, lai tas viss tiktu noorganizēts zināmā un esošā kvalitātē, vai to tad daru es vai vēl kāds viens cits. Un tā ir tā mūsu lielākā problēma, kad mums nav šī profesionāla cilvēka, kas šo ziņu apmaiņu vai ziņu atjaunošanu liktu iekšā. Mēs sakoncentrējam spēkus uz izlases kaut kādiem šiem pasākumiem, bet Latvijas čempionāta ziņu nodrošināšanai mēs ļoti, ļoti klibojam. 20. jūlijas, Livonija Miesnieki. Ko šī spēle nozīmē? Pastāstīja, droši vien, ka skatās arī kāds regbija cilvēks. Šobrīd, ko tas nozīmē Livonija regbija pret Miesniekiem? Tur ir pa pirmo vietu, pa pēdējo vietu. Kāda ir situācija Latvijas regbijā šajā sezonā? Es domāju, ka pēdējos 10 gados tieši šīs 2 komandas ir nodrošinājušas Latvijas regbijam visspilgtākos regbija 15 momentus laukumos. Attiecīgi īpašus komentārus regbija pazinējiem šo abu klubu sīvēšanās neprasa. Tie ir principiāli dueļi, tie ir tā saucamie derbiji, kuri
novērojami gan citos sporta veidos. Kas veidojās gadiem. Kas veidojās gadiem. Jā, un es domāju, no kāda gada tiešām 14. 15. tieši šo abu klubu vienību spēkošanās ir bijuši vienmēr ļoti principiāli. Rezultāti ir bijuši gan par labu Miesniekiem, gan par labu Livonijai, bet tas, ka katram spēlētājam, katram klubā esošiem spēlētājiem, kurš ir pieredzējis šo spēļu vēsturi, nav nepieciešama nekāda papildus motivācija, tas ir fakts, jā. Attiecīgi arī rītdien, kaut arī tā spēle neko nemaina pēc būtības ceļā uz Latvijas čempionu dēli, jo tā vai savādāk no sākuma tiek izspēlēts regulārais čempionāts un pēc tam būs sadaļfināli, pusfināli, fināli. Attiecīgi nomināli zaudējušo spēli rītdien katra no komandām viņi nezaudēja cerības cīnīties par čempionu titulu. Jo viņiem pusfinālā tāpatās nekurstos ceļi. Protams. Bet jebkurā gadījumā es domāju, ka neviena, ne otra komanda neplāno nekādā gadījumā rītdien padoties vai apzināti zaudēt spēli vai kaut ko paeksperimentēt. Skaidrs, ka Livonija centīsies eksperimentēt kaut ko jau domājot par toplīgu, bet puišiem uzdevums spēli uzvarēt. Par topu līgu mēs pāriesim vēlāk. Šī sistēma, es neatceros precīzi, cik gadus nav bijusi vai vispār ir bijusi, ka ir play-offs beigās. Parasti bija 1, 2, 3 apli, šogad atkal viens aplis, pagājušo gadu laikam viens aplis bija 2. Jā, bija. Okay. Bet tas play-offs, kas sāk vājākās savā starpā un tad 2 labākās pusfinālā pieslēdzās, ir ok, ka atliekam līdz finālam zelta spēli? Man kā kluba vadītājiem, ņemot vērā to, ka mēs pietiekoši daudz domājam, rūpējamies arī par mārketingu klubā, par atpazīstamību un tā skaitā arī attiecīgi domājot par šiem fināla mačiem, es te komentēju tavu jautājumu. Es domāju, ka mums vairāk vajadzīgi regbija svētki, kurus vienkārši tad mēs mēģinātu promotēt un nosacīt, ja tā var izteikties, pārdot šim skatītājiem, tādējādi radot gan labu atmosfēru stadionā, gan mēģināt pieaicinot papildus skatītājus, reklamēt īstenībā šīs spēles, un tā tālāk un tā joprojām. Ja mēs runājam par izspēles kārtību, tur 1 aplis vai 2 apļi vai 3 apļi bez šī pusfināla fināla, man liekas, kaut kur pazūd tā svētku sajūta, kad tu spēlē to izšķirošo spēli, kura tev tiešām tad būs noteicošā par taviem punktiem iegūstot Latvijas čempionu titulu. Es negribu nekādā gadījumā tagad tur pasmieties par regbija klubu Miesnieki, bet tomēr bija tāds amizants gadījums pirms gadiem 2, 3, kad viņiem bija nepieciešama uzvara pār Fēniksu, jo Livoni viņi bija uzvarējuši. Un pēc būtības viņi bija nodrošinājuši čempionu titulu, viņiem tikai formalitātes bija jāsakārto, jāvinē Fēniks. Un šī pēdējā spēle viņam notikās Fēniksa mājvietā Brenguļos, kur tā vai savādāk. Protams, īstenībā, ka ir kaut kāds savs vibes, bet bildējās pie dēļa un gotiņas fonā staigāja. Restīvi skatītāji tur bija ārkārtīgi maz, ja? Svinīguma sajūta, es domāju. Gotiņas skatījās, jā. Attiecīgi svinīguma sajūta, man kā spēlētājiem viņa būtu tāda, nedaudz sabojāta, ja. Un skaidrs, ka atkal atgriežoties īstenībā gan pie izlašu puišu vēlmes spēlēt, gan arī pie regbija svētku sajūtas un tā tālāk. Jebkurš amatieris, viņš vienmēr grib iekāpt profesionāli kurpēs. Viņš grib uzspēlēt pilnos stadionos, viņš grib saņemt to medaļu kaklā, tur mammas, tēta, draudzenes un draugu priekšā, un lai viņu uzfilmē televīziju, lai viņu uzfočē kāds profesionāls fotogrāfs. Visas šīs lietas, es domāju, tieši tajos regbija svētkos, viņas būtu pirmā kārtām gan patīkams pašiem spēlētājiem, gan saprotams tiem skatītājiem, kuri iepazinušies ar regbiju, vai kuri vai tikai to vēl dara. Pārējušo play-off sistēmu, kas motivēja kā ideja? Kas motivēja? Es domāju, ka Jānis jau pieminēja, ka tad, kad mēs pagājušajā gadā spēlējām 2 apļus, un tad beigās jau sanāk, ka tā izšķirošā spēle ir kaut kur tālu, un ne to skatītāju, ne to fotogrāfu, ne arī tās medaļas, un tad viss ir kaut kur. Tikai oficiāla formalitāte, lai to uzvarētu. Protams, ka tā arī notiek arī, man liekas, arī Latvijas futbola čempionātā, ka čempions var izšķirties ne tajā derbija spēlē, bet... Futbola čempionātā sezonā tomēr garāks. Jā, bet tad domājot par to, kad
ka tie svētki ir nepieciešami un par to arī, kad klubi to spēlētāju tik, cik viņiem ir, lai šī regulārās čempionāta sezonā varētu spēlēt ar dažādiem sastāviem, varētu izmēģināt gan jauniešus, gan vēl, un tad varētu sagatavoties jau šim playoffam. Es domāju, ka tas ir labāk. Jā, var teikt, kāds varētu teikt, ka tur nav tā spēlē pazūd šī nozīme, bet patiesībā viņai šī nozīme nevajadzētu pazust. Jautājums, kā tu pats pret to pieeji. Un mums ir savā ziņā kaut kur pazuda Latvijas kauss, jo mēs nevaram saprast, kurā brīdī viņu mēs ieliekam sezonas sākumā, sezonas beigās. Tad tās spēles ir tikai viens aplis, mums ir par maz. Tad mēs to apvienojam, gluži ar play-offu, jo paralēli tam, tas play-offs jau mums, vai tā fināla spēle ir paredzēta 14. septembrī. Jā, jau septembrī nav vairs oktobrī domāts? Septembrī bija. Es neesmu skatījies kalendārus. Domāju, ka septembrī, jo nepārklāsies ar Baltijas topu līgu. Pārklāsies. Tur neko nevar izdarīt. Būs jāmenedžē. Bet mēs jau pietiekoši ilgi esam spēlējuši abas līgas paralēli. Ir tikai pagājušais gads ir bijis tāds nosacīts federācijas eksperiments. Nāk pretī nomināli abiem klubiem, kaut gan Livonija to nebija lūgusi, un atbrīvot nosacīt īstenībā tās mūsu Latvijas komandas no spēlēšanas paralēli divās līgās. Bet mēs pietiekoši ilgi to esam menedžējuši, gan vieni, gan otri, un ar vairāk kastnīm vai mazāk kastnīm, bet tas ir izdevies. Tāpēc es neredzu nekādas beigās pretrunas dotajā brīdī, ka Latvijas čempionāts notiekās septembrī, respektīvi fināla mačs, un neskatoties ne uz ko, es domāju, komandas būs absolūti gatavas un nospēlēs savu labāko regbiju. Tad regbijs sanāk, Latvijā beigsies jau septembrī. Nē, absolūti tā nav. Latvijas čempionāts beigsies septembrī. Būs Latvijas kauss, jā? Nē, Latvijas kauss nebūs. Mums ir Baltijas toplīga un pagājušajā gadā izveidotais Baltijas regbija čempionāts, kurā arī šogad apstiprinājuši dalību ir 8. Kā otrā līga, Baltijas līga. Ja tā to var nosaukt, otro līgu. Tad tur gan līdz pat oktobrim komandas turpinās spēlēt tikai pret brāļiem lietuviešiem. Un lietuvieši paliek. Baltijas čempionātu, Baltijas topu līgu raidījumu noslēgumā pieskarsimies, bet par Latvijas čempionātu problēmām, par ko tika runāts vēl pirms Covid jau pieminētie, tad viens aplis, pusotrs, 2 apļi un tā tālāk. Sapratu, tas nebija tā laikā prezidentūras, bet tāpatās. Kāds ir redzējums un kas tuvākajos gados sagaida Latvijas čempionātu regbijā klasiskajā, ir kāda vīzija, šo te play-offu spēlēsim, kādas vēlmes, ko klubi vispār vēlās un kādas vispār redzējums pa klubiem vispār nākotnē, kas mums te gaida? Lai Kārlis sāk. Jā, piebildīs. Man ir skeptisks viedoklis to iztāpēc, lai sāk Kārlis. Jāskatās pozitīvi, bet jāsaprot, kas ir realitāte. Runājam realitāti ir tā, ka spēlētāji, kas spēlē un kas ierodās uz spēli, nepilnos sastāvos, tāda ir, diemžēl, realitāte. Diemžēl 2 spēles šogad 100 un vairāk starpība. Tieši tā. Un tas ir viens, tā tendence mums parādījās pagājušo gadu jau, es domāju, ka jau pagājušā gadā un varbūt jau pat vēl iepriekš. Bet kad komandas ierodās nepilnos sastāvos, arī izveidojot šo Baltijas regbija čempionātu, kas bija paredzēts ne top komandām, bet lai visiem būtu papildus spēles un ne tikai mīcīties savā dīķī ar pretinieku, kurus jau mēs zinām personīgi jau ļoti ilgus gadus, bet arī tad pat nespēja komandas novākt pilnus sastāvus un piedalīties. Līdz ar to ir redzams tas, ka nav par to, ko mēs runājām, šo jauno regbija spēlētāju ienākšana komandās, kas rada robus, un tas nozīmē tikai to, ka vieni un tie paši puiši, kuri spēlē savos klubos, viņi turpina spēlēt 1., 2., 3., 4. čempionātā, un arī viņu resurss ir ierobežots. Tas, kā Latvijas čempionātam vajadzētu izskatīties, es domāju, ka savā ziņā šis ir labs modelis, kad mēs sākam ar tādu kā grupu turnīru, kur katrs uzspēlē ar katru, pārbauda savus spēlētājus, dod visiem iespēju spēlēt, un tad jau mēs pārslēdzamies uz tādiem play-offiem, kas nosaka, tad, kurš ir tas čempions. Skeptiskais viedoklis. Par Latvijas čempionātu kā tādu. 15, jā. Laikam jāsāk ar to, ka ir jāsaprot, cik komandas vai cik klubi
vispār tuvākajos 2-3 gados vēl būs spējīgi piedalīties Latvijas čempionātā. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, jo es domāju, ka tas nav nekāds liels noslēpums priekš cilvēkiem, regbija pazinējiem, kuri redz, ka ir pāris klubi Latvijā, kuri neiegulda pietiekoši lielu darbu, lai nodrošinātu ne tikai savu kluba darbību, bet arī tālāku attīstību. Attiecīgi, tā vai savādāk, Kārs jau to ir minējis, mēs redzam vairākus klubus, kuriem nav nodrošināta spēlētāja vertikāli, trepe vertikāli, lai kā mēs to arī sauktu. Attiecīgi, mani māca diezgan liels bažas, ka tuvākajos 2-3 gados Latvijas čempionātā regbijā 15 mēs komandu skaita ziņā kļūsim vēl mazāk pārstāvēti. Ja šogad spēlē 6 komandas, kur Livona izlikusi 2 komandas no 6, tad es baidos, ka aiznākamgad mēs paliksim kādas komandas 4. 2 Livonijas. Es neesmu pārliecināts, vai tā doma ir sekojoša. Mums jau arī neiet viegli tos ceļus piekasīt klāt. Un kaut kādos brīžos mēs varbūt pat, ja tā var izteikties, kaut kādos daram arī federācijas darbu, respektīvi mēs izliekam to otru komandu ar domu, lai padarītu čempionātu interesantāku, cenšamies federācijai palūgt, lai viņi mums nāk pretī, ko viņi arī dara, pieliekot turklāt, tur jaunus lietuviešus, vēl nezinu ko, tāpēc, ka mums veidojās, mums dotajā brīdī ir tāda nosit pusotra komanda. Restīvi mums ir pilna komanda priekš pirmās komandas, un tad mums ir kaut kāda puika, kas paliek aiz borta. Un mēs saprotam vienkārši to, ka, ja mēs tagad izliksim tikai vienu komandu, tie puikas aiz borta palikuši, viņi nedabūs spēles praksi, un visticamāk tas sekmēs viņu aizplūšanu vienalga uz alus dzeršanu, uz pīpēšanu, uz basketbolu, sētā, vēl nezinu kas. Tāpēc mums ir jādod tas burkāns klubu iekšēnē, lai viņus paturētu šajā sportā. Un skaidrs, ka mēs varētu varbūt ar tos puikas kaut kur citur piekasīt vai kā, bet lai nodrošinātu šiem puišiem, kuriem ir mazāks spēles kvalitātes, tā kā spēles kvalitāte, mēs dabūnam jaunos perspektīvos lietuviešus, kur tos jauniešus īstenībā vēl pavelk ārā no turienes. Tāpēc es domāju, ka otrā komanda šogad pietiekoši labi nostartēs, bet ne par to ir stāsts par Latvijas čempionātu. Ja? Nav tāds, es baidos, ka mēs paliksim mazāk, jo daži klubi nedara savus mājas darbus, tas ir punkts numur 1. Punkts numur 2, ja mēs runājam par izspēles kārtību kā tādu, es vēl joprojām pieturos pie tā, ka ir jāspēlē aplis un ir jāspēlē izslēgšanas spēles. Un izslēgšanas spēles pavisam noteikti jārīko kā svētki, ne tikai fināli, bet arī pusfināli, ceturdaļfināli un tā tālāk un tā projām. Jārīko laukumos. Protams. Mēs taču redzam, kā citos sportveidos notiekās, kā ikdienā, kā mūsdienās notiekās, tas visur pasaulē. Ja? Tāpēc... Prece. Jā, ir jāpārdod. Mums ir jāmāk pārdot īstenībā šis regbijs. Okay. Bet varbūt, ja es varu piebilst, varbūt ne pat tik daudz tam skatītājam, cik tam sportistam, kurš atnāk spēlē. Abiem. Un tad rodās šī apusējā vilkme, ja, ka tev ir svētki, kuros tev ir patīkami piedalīties. Tieši tas, ko es saku, mēs runājām pirms tam par Latvijas izlasi. Tie ir tie svētki, tāpēc tie puiši grib, tāpēc tiem puišiem ir šī papildus motivācija. Nu, cik viņus noskatās, tik noskatās, bet viņiem tā ir tāda platforma, kur viņš turpina sevi attīstīt. Gan puišiem, gan skatītājiem, gan beigās īsteniem bērniem. Tu pats esi sportojis, tu pats esi sporta žurnālists. Tu saproti, cik daudz nozīmē atnākt maziem ķepuram, ko 12, 14, 15 gadi, uz sava kluba pieaugušo spēli, mammai aiz rokas vai tētim aiz rokas, pirmkārtām pašam redzēt, par ko viņš ir izaugt, un otrkārtām mammai saprast, par ko viņa bērns izaugs. Ja tā piebildam, tad uzreiz vēsturiskas atmiņas man pašam, kā bērnam, kad spēlēju handbolu Rīgas sporta pilī nojauktajā lielās handbola komandas pārtraukumā. Ja? Man tas bija, wow, tev apkārt ir kaut kāds 1000, 2000 skatītāji, ja? Tas bija, protams. Un to visu var panākt tikai un vienīgi īstenībā rīkojot šo svētkus. Vēl par Latvijas čempionātu nedaudz noslēgumam. Atjautības jautājums tev, Jāni. Tu zini, cik Latvijā ir pieaugušie regbisti? Virs 18 gadiem. Mēs runājam par statistiku vai reāli? Nē, par statistiku. Es baidos īstenībā, ka tas ir nedaudz samākslots cipars. Bet, 1000 plus jābūt visticamāk statistikā, ne? Nē. Izglītības zinātnes ministrijā iesniegtajos datos ir 646. Pieaugušais. Runāju par pieaugušiem, nevis
virs 18 gadiem. Tas neskaitās arī, piemēram, 17-gadīgais Livonietis. Viņš skaitās nav pieaugušais. Ja? Kur tie 646 ir? Licencēs. Bet laukumos pats teica, neredzam. Laukumos neredzam, bet klubos licencēti ir. Tad klubos licencēti šie spēlētāji. Tas nav izdomāts. Ja? Bet tā tad ir. Materiāls ir. Nē, tas, ka mums licencēto spēlētāju skaits ir mums šo aktīvo sportistu, kuri nāk tiešām un spēlē un trenējās, to mums ir gaužām. Varbūt jārevidē šis dārziņš, vai nebūtu šis skaitlis, vai saprastu reālu skaitu. Ja tu esi tas, kurš atnāk, es negribu, nav pārmetums Pitonam, ja, un tā tālāk, bet ja, piemēram, Pitonu arī ieskaitam pie aktīvajiem regbistiem, ja, viņš iziet sezonā 1-2 spēlēs laukumā, jā, licenci vajag. Licenci vajag, un ja viņš iziet 2 spēlēs, tas ir pilnīgi pietiekami. Jā, tad viņš uzreiz iet statistikā viena nedara. Jā, viņam nedara, bet tad viņš dara, bet mums ir licencētie spēlētāji, kuri, viņi, klubi viņus ir nolicencējuši, lai mums ir šis te skaits, kurā brīdī kurš iziet cik daudz laukumā. Tad varbūt sezonas gaitā ir jāskatās, un pirms nākamās sezonas pateikt klubiem, klausieties, šis čalis 2 gadus nav bijis laukumā vispār nevienā spēlē, un viņš nav traumēts bijis. Varbūt tas ir tāda federācijas šaušana sev pašam kājās, diemžēl, ņemot vērā to, ka mēs esam ļoti lielā mērā atkarīgi no izglītības zinātnes ministrijām. Bet tad jūs sniedzat, mēs sniedzam nepareizus datus. Mēs iesniedzam pareizus datus. Jā, bet nereāls. Bet savā ziņā ne tiešām aktīvos dalībniekus Latvijas. Cik ir regbisti aktīvi? Cik ir aktīvi? Jā. Okay. No šiem 646, cik tas varētu būt? Es teiktu, ka 200 ar kapēkām varētu būt tādi aktīvie. Ja mēs paņemtu pēc galviņām un skaitītu, es arī paskatos vienkārši, cik cilvēku ir Latvijas regbija 15 izlases čatā, kas ir par informējot, un tā tad, tur ir kaut kādi 70 kandidāti, bet no tiem kandidātiem beigās 15-20 atnāk tikai uz treniņiem. Tad jautājums ir, kas ir tas viņa motivators, mēs runājam tikai jau pa izlases, nerunājot nemazam pa klubiem. Tā. Tavs izteikums šobrīd ir tāda, kur mēs virzamies skarbi, Šo varētu ielikt bildi iekšā, pa teikumu. Okay. Noslēgumā pieminēja Baltijas topu līga sākas pēc nedēļas. Pēc nedēļas sākas Livonija. Patīkamākais pārsteigums pēdējos gados. Sākumā kautrīgi, vajadzētu tajā pusfinālā tikt. Tagad jau vienreiz būtu finālā, gribās jau tajā finālā visu laiku būt. Kādi mērķi, ko mēs sagaidām, kāds sastāvs? Pirmā kārtām, mērķis. Mēs gribam būt finālā. Mēs gribam kārt medaļas kaklā. Vēlams spīdīgākās, bet sports ir sports. Tāpēc, kā tur beigās izdosies, redzēsim. Arī pagājušajā gadā mēs to gribējām, bet mums spēlētāju traumatisms neļāva pats spēli pa 3. vietā aizdīt labākajā sastāvā, kur puikas tā kā izpumpējās jau pusfinālā pret Baltreku. Spēlēsim. Mēs esam pamainījuši nedaudz formātu klubā. Neskaitot pēdējās 2 sezonas, mēs esam spēlējuši ar Livonijas komandu, papildinot viņu ar pāris spēlētājiem, tad mēs esam sapratuši to, ka mums ir grūti noturēt šo marku, ka mēs spēlējam ar Livonijas komandu. Un šogad sezonas sākumā mēs paziņojam to spēlētājiem, un visticamāk arī nākamnedēļ vēlreiz viņu to atgādināsim, ka komanda, kura piedalīsies toplīgā, tas ir starptautisks projekts, kuru vienkārši menedžē regbija klubs Livonija. Skaidrs, ka mēs dosim iespēju spēlēt mūsu spēlētājiem, latviešu. Skaidrs, ka mēs ļoti gribam, lai viņi pēc iespējas plašāk pārstāvētu šīs rindas, bet ja reiz mēs gribam spēlēt vienā līmenī ar lietuviešiem, kuri arī pēdējā laikā arvien vairāk un vairāk papildina savas rindas ar leģionāriem, tad mums vajadzētu domāt par to, kā šai konkrētai komandai, kā šim starptautiskajam projektam dabūt nepieciešamo spēles līmeni, spēles kvalitāti. Nav nekāds noslēpums dotie brīdī jau.
Livonijā, respektīvi šajā Livonijas projektā, respektīvi starptautiskajā projektā, kur vada Livonija, startēs šogad aptuveni 8 ārzemju spēlētāji. Arī lietuvieši skaitās ārzemēs. Neviens lietuvietis Livonijas toplīgas komanda nepārstāvēs. Mūsu komanda pārstāvēs puiši no Zviedrijas, jo mums ir sadarbība izveidojusies pietiekoši labi ar treneru Nīlu Džonsonu. Pārstāvēs puisis no Gruzijas pirmās līnijas spēlētājs, un, ja viss pareizi izdosies ar dokumentu kārtošanu, būs arī puisis no Dienvidāfrikas. Latvijas regbijām zināmā mērā no vienas puses labi jaunumi, jo parādīs augstāks līmenis starptautiskā, no otras puses gribētos, jo tomēr, ka pašu puiši auga, kā no regbija federācijas viedokļa. Es domāju, ka tas nav viss, abas tās lietas nav izslēgtas, un savā ziņā ir nodefinēts tas, ka lēnām, bet ir šāds te frančīzes projekts, ja to tā var nosaukt Latvijas mērogā. Jā, mēs paskatāmies, varbūt tur citus mūsu lielos frančīzes, kas bija Rīgas Dinamo savā laikā izveidots, bet man runājot kopā ar Pasaules regbija federācijas kongresā, un es pie viena galda sēdēju ar gruzīniem un rumāņiem un holandiešiem, un viņi teica, ja jūs gribat daudz maz attīstīt savā valstī regbiju, jums ir tikai un vienīgi jādomā par frančīzes komandas izveidošanu, un ar šo jāspēlē Eiropas klubu čempionātā, jāiet uz augšu, un tikai tad jūs varēsiet. Un tas ir profesionāls projekts. Holandieši to izgājuši ir ar tādiem, teiksim, minimāliem resursiem, kas ir apmēram no 300 000 sezonā uz viņu klubu, kas spēlē šajā Eiropas čempionātā. Black Lions, kas ir Gruzijas profesionālais klubs, tiem apmēram budžets ir 3 miljoni. Jā, bet Latvijas regbija federācijas budžets ir 300 000. Jā. Bet tur nevar salīdzināt. Es runājot ar tiem pašiem gruzīniem, viņiem tikai sieviešu regbijiem, kas ir regbijas 15 un regbijas 7 ir 400 000. Jā, eiro, ko viņi saņem dotācijas no Pasaules regbija federācijas. Livonija būtu priecīga. Es domāju, federācija būtu priecīga. Es domāju, ka šajā ziņā jau katrs iegūst. Ja? Un tas, kad izveidojās šāds pusprofesionāls klubs, uz kuru šiem jaunajiem spēlētājiem ir mērķis tiekties, ka tas vairs nav tikai amatierisms. Jo ar ko es saskāros, tad, kad man bija 18 gadi, tu aizēji no tā regbija projām viena iemesla dēļ, tev reāli nav kur spēlēt. Un tu neredzi tam visam izaugsmu. Un tajā brīdī, ja būtu, kaut arī tad gan bija čipši, gan bija miesnieki, bet tur tā spēlētāja rotācija un tās ambīcijas ir tāds Latvijas līmenis. Tu savu tālāk notraumējies vai sasities, un neviens par tevīm baigi nerūpējās, pēc tam atnāca atpakaļ. Ja? Tas ir amatieris. Jā, tad šobrīd ir iespēja Livonija pat jau cik gadus jau stažēties uz ārzemēm, sūta labākos Dienvidāfrikā bijuši, tagad bija Gruzijā. Mēs jau arī... Tā kā, arī Eži savu laiku sūtīja. Paskatāmies tieši tā, Eži sūtīja, bet šobrīd Ežiem nav puiši, kas spēlē. Kas pa otru komandu ir zināms par miesniekiem, kā viņiem būs un kāda viņiem motivācija uz Baltijas topu līgu? Nezinu, kāda viņiem motivācija, nezinu par viņu situāciju, zinu tikai situāciju sekojošo viņu, vai vadošais spēlētājs, vai viens no starta 15 spēlētājiem Elmārs Šafenovskis šogad spēlēs Šauļos. Viņš ir parakstījis vai vienojies ar Šauļu komandu, kurā viņš aizvadīja arī nevis Latvijas, bet Lietuvas čempionātu regbijā 7. Viņš spēlēs tur. Tad ir jāizdara kaut kādi secinājumi. Tā ir viņa problēmas, jā. Tās ir lietas, kas katram klubam ir jārisina. Es domāju, ka vienkārši nav gadu no gada. Tas, ka viņi turpina sevi motivēt un iet un atrast kaut kādus šos līdzekļus protams, ka var teikt, kur tur pagājušo gadu Livonijas regbija klubs paziņoja, cik būs viņu budžets un tā un šitā, un beigās viena beidz 4. viena pabeidz 5. vietā. Bet es nedomāju, ka tas ir labākais veids, kā sevi motivēt, skatoties, cik otram iet slikti, bet sakārtot ar savu dārziņu. Vēl nedaudz par Baltijas topu līgu noslēgumā. Pirms 2 gadiem dramatisks necamais līdz finālam tika. Tas pusfināls laikam Latvijas regbija vēsturē varētu rādīt tos emocionālos kadrus, kā tikām līdz finālam Livonija.
bronza, pērn zaudējums bronzas spēlē. Cik smags un kā redzi, kas ir pretinieki, kā būs, kā pulcējas pretinieki dzirdējām, latviešu leģionārs šauļos būs. Nu, pirmkārt, Latvijas leģionāru šauļos būs vairāki. Ja? Varbūt vai Kārlis negribēja visu līdz galam teikt, vai kā. Bet, cik mums jau ir leģionāri Lietuvā? Es saprotu īstenībā, ka 2 vismaz, varbūt pat 3. Ja? Attiecīgi uzvārdi, par kuriem dotie brīdī ir dzirdēts, tas ir Šefanovskis, par kuru Kārlis pieminējis. Tad ir Matīs Zicāns no Ežiem, kas arī visticamāk ar ļoti lielu pārliecību spēlēs šauļos. Un tad es saprotu jautājums par Aleksu Eglīti. Bet tas ir tā kā Eglīts ir bauma līmenī, tas, ko es no sevišķiem dzirdēju. No vienas puses tas nav slikti, ka latviešus novērtē Lietuvā. Ja? Ārzemēs. Protams, tas nav slikti. No otras puses, protams, ka mājas klubam, no kura šie spēlētāji nāktu, ir vajadzētu pilnvērtīgi uztvert šos signālus un padomāt īstenībā, varbūt kaut kas tomēr nav līdz galam pareizi sakārtots klubā. Tas ir punkts numur 1. Runājot par mūsu, mēs runājam par 2 gadu vecu to pusfinālu un finālu, ja? Un par to, kā tas atspoguļojies pagājušā gada rezultātā. Skaidrs, ka bija pietiekoši liela vilšanās, ja? Jo klubs, kurš piesaka sevi ar pietiekoši skaļiem mērķiem, un beigās regulārajā čempionātā uzvarēja Baltreksu titulēto. Ir jāsaprot viens, regulāro čempionātu regbija klubs Livonija pabeidz tikai ar 1 zaudējumu pret Vairas. Pēc būtības mēs reitingā klasējamies nekā 2. Ja, uzsākot savus izslēgšanas spēles. Bet es domāju, nav nepieciešams baigi attaisnoties. Mēs saprotam to, ka mums tik tiešām bija pietiekoši liels traumatisks spēlētājiem, atslēgas spēlētājiem. Un tāpēc arī šogad tas leģionāru skaits viņš nedaudz palielināts, lai mēs varbūt kaut kur piedomātu pie tā, ka ja kāds kaut kur notraumējās, mums ir nāk vietā līdzvērtīgs spēlētājs, kas varētu šo līmeni nodrošināt. Palielināt rotāciju. Protams. Ja mēs runājam par to, kuras spēles būs vieglākas, kuras vienkāršākas, es domāju, ka ar katru gadu līga aug. Ar katru gadu līga paliek arvien spēcīgāka un jaudīgāka. Un, es domāju, nebūs vieglas spēles ne pret vienu no komandām, arī pret tiem pašiem miesniekiem, kuri varbūt dotajā brīdī nav tik jaudīgi kā pirms pāris gadiem. Es domāju, gan tā rītdienas spēle, gan nākamā svētdienas spēle toplīgā pret tiem pašiem miesniekiem, kura papildinās Ežu savukārt, būs ļoti principiāla un ļoti smaga tai pašai Livonijai. Jo Livonijas vilciens viņš jau vispār pat nebūs iesācis vēl kustēties ar leģionāriem. Tā būs pirmā spēle, kur atbrauks leģionāri, lai kādi tie puikas tur būtu labi vai slikti. Un nezinu, kas skaidrs, ka labi, ja, labāk nekā mūsēja. Viņi nebūs vēl saspēlējušies un būs pietiekoši daudz interesantu momentu laukumā. Ok, kungi, teikšu paldies par sarunu. 28. tātad Baltijas toplīga. 20. jūlijas. 20. jūlijas. Tā jau ir sestdien, diemžēl pēc raidījuma iešanas ēterā droši vien. Tādā gadījumā 28. jūlijas. 1 derbijs, 28. 2 derbijs, tad augustā play-offi, septembrī play-offi, Baltijas toplīga. Ne tikai regbija cilvēks, vispār sporta cilvēks aicinām, nākam, baudam vasaru, foršs laiks, forša atmosfēra, forša sveču cīņas. Jo īpaši meitenēm ļoti patīk. Jā. Tā kā gaidīšu, ka sociālos tīklos ne tikai kluba, bet arī federācija aicinās cilvēkus uz tribīnēm un lēnām to puzlīti audzēsim. Sākumā varbūt ir tās 600 puzlītes gabaliņi tai lielai bildē, pēc tam 1000 gabaliņu, 1500 gabaliņu, un tā jau tā bilde kļūst lielāka. Novēlēšu, lai regbijs attīstās. Vēl vienreiz, kungi, paldies par sarunu. Šis bija tāds eksperiments, Latvijas regbijas sarunas. Skatīsimies, varbūt turpināsim. Paldies Uldim, paldies Kārlim. Paldies vēl vienreiz, paldies skatītāji, tiekamies laukumos. Čau. Drosme, prieks, jautrība, draudzība, adrenalīns, spēks, enerģija, jauda, ģimene.
laiks. Ir laiks. Pievienojas regbija klubam Livonija.